Sveiks! Labvakar, jā. Labvakar, Matīs, jā. Tātad tā lieta, varbūt, kas man netik ļoti uztrauc šobrīd kā vienkāršu patērētāju, bet kā cilvēku ar savu viedokli, tāda, ka, minēšu piemēru. Tieši tā. Minēšu piemēru. Nesaukšu vārdā nevienu uzņēmumu, neko tā, ja, bet pie manis vērsās cilvēki, teica, ka es esmu vinējis loterijā ūdens analīžu pārbaudas, 10 ūdens dažādiem ūdeņiem. Es saprotu, ka tie cilvēki ne jau tā vienkārši, viņi man grib tās ūdeni pārbaudīt, viņi grib pārdot filtrus. Meitenes strādā, viņi sazvana mani, viņi sazvana man tikšanos, viņi man grib pārliecināt, ka man tas ir vajadzīgs. Es, protams, arī domāju, ka tas ir interesanti, ir ļoti labs tāds marketinga triks, labs tāds uzņēmējdarbības veids ūdeni pārbaudīt, tīru ūdeni piedāvāt, ja? Tas ir forši. Es šobrīd savā situācijā saprotu no savu viedokļu, es saprotu, ka es nopirkt ūdens filtru nevaru. Es zinu, ka tas čalis atnāks pie manis, viņš strādās, viņš tīri pārbaudīs man ūdens analīzes, bet es tāpatās viņu neiepriecināšu, jo viņam interesē nauda. Viņam interesē pārdot man to ūdens filtru rezultātā. Tieši tā. Un tagad ir tas moments, es zvanu meitenei, kas ir to sarunājusi, un atsaku ūdens to filtru. Ūdens analīžu puisi, vai viņš nenāk pie manis. Un es viņai saku, ka es zinu, ka jūs gribat man pārdot ūdens filtru. Rezultātā viss tā ūdens analīžu taisīšana ir tikai tāds solis tam, lai man pārdot ūdens filtru. Un es saprotu arī to, ka tajā brīdī saskarās tas, ka es nemeloju viņai. Ka man nav naudas, lai nopirkt ūdens filtru. Es viņai nemalodams to pasaku. Bet viņi ir motivēti nopelnīt. Es esmu motivēts būt cilvēcīgs. Tu vari komentēt? Protams, tā pirmā lieta, par ko es sāku smaidīt, bija tā lieta, ka tas viss sākās ar to, ka jūs vinējāt loterijā. Tas ir tas interesantākais. Es atceros, man bija tāds viens gadījums, kad arī zvanu pa telefonu, kad bija tāda moda, kad saka, ka jūs arī vinējat 200 latus. Un, lai dabūtu tos 200 latus, ir jānopērk karte, laikam bija kaut kā, un tad jāpiezvan un jānosauc tas ievadīšanas kods. Tagad es viņam prastu, es saku, mīļais draugs, ja es tev tagad nosaukšu to kartes kodu, tad jau tu paņemsi, ievadīsi viņu sev, un tad varēja redzēt, kā tā mīļā balss vienā momentā pārmainījās. Viņš saka, vilks tev tambos, draugs, un tā. Tad var redzēt, mēs dzīvojam, tā problēma ir tāda, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad, ja tev ir atvērts, pieejamais telefons, mēs vēl neesam gatavi kaut kā sadalīt privātos telefonus un publiskās pieejamības telefonu. Faktiski mūsu privātie dati tiek visādos veidos nopludināti, dabū dažādi dīleri, pārdevēji, vēl visādi cilvēki. Un jārēķinās ar to, ka mēs esam ar savu telefonu tāpat kā tāda ir tā situācija, tā kā mēs stāvētu tirgu vai stacijas laukumā. Mēs esam mājās, jūtamies kā mājās, un tas telefons mums ir privāts. Mums draugi zvana, mamma, vecāki, Tā ir tā pirmā lieta. Un ja mums tagad zvana par to telefonu, un ja mēs redzam, ka zvana kāds nepazīstams numurs. Labi, es viņai biju aizpildījis anketu izstādē. Tā viņa jau bija tā kā nogrābuši, Bet tas galvenais princips ir kāds? Galvenais princips visā pasaulē, visā rietumu pasaulē, kas ir dzīvojusi nevis 20 gadus kapitālismā, bet tas galvenais princips ir tāds, ka nekad neko nepērc, ko tev piedāvā pa telefonu. Nekad neko nepērc, ko tev piedāvā pa telefonu. No otras puses, ir tiem, es konsultēju abas puses. Gan tos, kas zvana, piedāvā kaut ko, gan tos, kas tā kā iegādājās to. Tad, kad mēs runājam ar tiem, kas zvana, viņiem atkal problēma ir tāda, ka viņš zvana, viņu nolamās, viņu visādi apvainos un to, ka viņš to savu pakalpojumu to piedāvā vienalga ko, vai kādu internetu, vai telefonu, vai radio kanāls, kaut kādu, vienalga kā. Viņiem ir problēma, ka baidās zvanīt.
ka viņi baidās, ka viņus tur nolamās un teiks, ak, tu tā un tā. Un es viņiem saku tā, ja tas telefons, uz kuru jūs zvanāt, ja tas cilvēks atbild, tad viņš tam ir gatavs. Ja? Tad viņš tam ir gatavs, kad viņam var piezvanīt kāds cilvēks, ja viņš jūs lamā vai tas, tas jau ir trešais solis. Un tāpēc tie zvanītāji, viņam tas princips ir tāds, viņi nestrādā uz konkrētu cilvēku. Viņiem ir varbūtība. Viņi zina, ka, piemēram, no 20 zvaniem 2 būs pilni. Un viņiem nav svarīgi, vai tas būs Matīs, Andris, Jānis, Koļa vai tur Onufrijs, jā. Tas ir pilnīgi vienalga. Viņi vienkārši, tas tā kā zivīs ar spinīgu vai ar kaut ko mekt. Viņš zina, ka uz 20 zvaniem 1-2 būs. Un viņš vienkārši iet pēc tā zvana. Tavā gadījumā ir kas? Tavā gadījumā ir, kad, kur tā problēma notiek, kad tu to savu emocionālo labestību, viņa tev tā kā pārklājās uz tām sfērām, kas nav emocionāls. Ja? Piemēram, tu izturies kā pret saviem ģimenes locekļiem, arī pret tiem cilvēkiem. Nē, es piekrītu, ka ideālā tā vajadzētu būt, uz to tā sabiedrība iet, un ka mums būtu jābūt atvērtiem. Bet tev ir tāda, to sauc par ekspektāciju, jeb sagaidīšanu, jeb prognozi. Tu sagaidi, ka visi cilvēki būs tādi, kā tu domā. Bet cilvēki nav tādi, pa kādiem mēs domājam. Cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Tad ir jāsaprot, ka cilvēki nav paši sevi radījuši, viņi izpaužās, bet mums jāņem vērā, ka ir tādi cilvēki, ka ir tādas situācijas. Ja? Un mums tad jāsaprot, bet tā problēma rodās tas grūtums, kāpēc mēs nevaram izšķirt to. Tāpēc, ka mēs esam mājās, mēs esam drošā vietā, un mums tagad zvana, un mums domājam, ka mums nekas nenotiks. Un tā ir tā lielākā problēma, kad cilvēki tiek zombēti vai ietekmēti tajās situācijās, kad viņi jūtās ļoti droši pie kamīna, ar vīna glāzi, skatās televizoru, ar mīļu cilvēku blakus, un viņš atslābinās. Viņš noņem to Kaspersky, to aizsardzības mūri. Saprot? Viņš ir aizsniedzams. Un viņš domā, pa logu man nevar ielīst, pa durvīm man nevar ielīst tagad tā. Bet viņš nesaprot, ka tie informatīvie vīrusi, viņi ir daudz jiftīgāki, daudz bīstamāki nekā tāds laupītājs. Labi, laupītājs, protams, ir bīstams, bet viņš var tur, vēl kaut kā ar viņu var cīnīties, bet ja tas garīgais vīruss pārņem cilvēku, tad viņš tā kā instalējas, tā kā kompī, un tad pārņem cilvēku, un viņš viņu vada. Un cilvēks tagad ir tādā stāvoklī mājās relaksējies, viņš atpūšās, viņš ir mierīgs, un tagad pēkšņi viņam zvana vai kaut ko, un viņš sāk runāt, labā vilnī, sievišķietā pēc pusdienām vai meitene panāca, ka mēs janvārī par to runāsim. Jā. Tā meitene ir žetons, es to meiteni ņem darbā, jā. Tas, protams, ir specifiska cilvēku grupa, jā, kas strādā, un to meiteni, protams, ir jāņem uzreiz darbā. Viņa strādā, viņa savu darbu dara, viņai nav ko pārmest, jā. Bet, un pa viņu arī nav jārunā. Viņu, es domāju, viņi varētu izmantot kā tādu, kā pārbaudis testu, kā psihoterapeitu vai vēl kaut ko, kas, teiksim, darbojās. Kā cilvēks spēj tolerēt komunikāciju. Jo ļoti lielai cilvēku daļai ir tā problēma pateikt nē. Viņam runā, un viņam liekas, ka viņš nevar pateikt nē. Ja viņš pateiks nē, viņš būs atraidīts un par viņu slikti padomās. Un tāpēc šiem cilvēkiem ir tā galvenā problēma, ka viņiem ir atkarība no citu viedokļu. Tur mēs varam runāt, tur bērnībā viņam var rasties vai kaut kā savādāk, bet tie cilvēki ir jūtīgi, un tā galvenā problēma viņos ir, ka viņi tic, ka viņi saviem spēkiem nevarēs sev apmierināt tās dabīgās, viņi nevarēs saviem spēkiem nodrošināt sev iztiku tur vispārējo paši. Viņi uzskata, ka tikai ar citu cilvēku iesaisti viņi varēs apmierināt savas vajadzības. Tas kaut kur mazētības komplekss. Tā viņš saucās, bet tā problēma ir kāda, ka cilvēki atnāk, viņi runā, tur tāds man ir komplekss tāds, vai tur man ir kaut kāda neiroze, vai man ir depresija, vai tur vēl tur somatoforma kaut kāda, tur distonija, vēl kaut kas. Viņi runā kaut kādos svešvārdos.
Un ja es tagad arī sākšu tam cilvēkam runāt pretī svešvārdos, tad mēs neko nesapratīsim. Un nav svarīgi, ka es pasaku, jā, tev ir tāds komplekss vai vēl kaut kas. Svarīgi jau cilvēkam izskaidrot mehanismu, kas tad tajā galvā darās un kāpēc. Pat nav tik svarīgi, kurā brīdī tu esi to dabūjis. Tas tāpat kā, piemēram, cilvēks ir salauzis kāju. Mēs, protams, varam tagad skatīties, kāpēc bija slikts ceļš, kāda firma tur taisīja, kādi tai firma īpašnieki. Bet tas ceļš ved uz nekurieni. Mums ir svarīgi saprast, kas ar to cilvēku bija, ja? Kāpēc viņš tā gāja, vai viņam varbūt viņš kaut ko līdzsvara traucēja, vai kaut kas ar kauliem nav kārtībā, kaļķis pamaz vai kas. Un tad skatīties, kādu ģipsu uzlikt un kā tikt ārā, un kā te tālāk viņu vingrināt, attīstīt, lai novērst tā kaula lūšanu nākotnē. Ja? Un šajā tavā konkrētajā gadījumā šie cilvēki, tas nav tikai, tie ir putekļu sūcēji, es nezinu, telefonu, tirgot, visko pa telefonu. Tagad jau drusku tā kā mierīgāk tas palika. Bet tikko mēs iegājām atvērtajā tirgu, ko sauc par kapitālismu, tad, protams, mēs nebijām tam visam gatavi. Bet tas pirmais likums ir tāds, ka ja tev kaut kas ir vajadzīgs, tev pašam vajadzīgs painteresēties pie draugiem, vēl kaut kur internetā, iegūt informāciju, ja tiešām ir interesanti un ja tiešām ir gribās pārbaudīt, kāds ir ūdens vai kāda cita lieta, tad vajag skatīties, kas to ir darījuši. Ir jāskatās kaut kādu ticamības elementu, ja, tam visam. Ja. Nevis tā, ka tagad kaut kāds cilvēks, un es kurienes atnāks. Un, protams, ka tie cilvēki, viņi grib dzīvot, viņiem nevar pārmest pareizi. Viņi grib to, viņi grib. Citi cilvēki, protams, ka tie filtri ir dārgi, ir arī veselā akcija ar putekļu sūcējiem mājās, kad tirgo vēl ko. Un es domāju, ja tā cilvēks zvanam, tad tas mans vēlējums, protams, ir, ka par tādiem cilvēkiem jāizturās ar cieņu, viņi pelna naudu, viņiem ir tāds liktenis, jā. Tas tāpat kā agrāk bija tie biļešu kontrolieri. Es domāju, Dievs, ja strādāt par biļešu kontrolieri, jā. Bet tad es satiku vienu sievieti biļešu kontrolieri, tīri laimīgs, ko man mājās sēdēt, es tajā visu dienu trolejbusā ar cilvēkiem runājos, te jāskatās, kādi te cilvēki, jā. Kā viņiem tas interesē, kā viņiem tas patīk. Bet, ja jūs gribat kaut kādu nopietnu, lai dzīvē jums kaut kas notiktu un jūs varētu mierīgi justies, tātad bauslis numur 1, ja, kad jūs uzklausāt, ja jums kaut ko piedāvā to informāciju, ja jums nav laika, jūs par to nerunājat, bet ja jums to interesē, jūs vienkārši varat pierakstīt kaut ko un tad skaidri un gaiši jāpasaka, neklausoties neko. Es jums pārzvanīšu no tādiem ar kategoriskiem, es jums pārzvanīšu, tad, kad man būs laiks, es pārzvanīšu. Ja. Jums jāsaprot, ka jūs esat tieši tāds pats cilvēks, jums ir tieši tādas pašas tiesības, jums ir tiesības arī nerunāt. Ja. Bet mēs arī redzējām, kā tas ir, kad ja tu esi atvērts, tu neesi sagatavots tam. Par to padomāju, jo ir arī Bībeles motīvi, kur ir mamons un ir Dievs, mamons un Dievs. Un nevar būt divi kungi, ja? Nevar kalpot gan naudai, gan Dievam. Ja es ceru pie viņas kā ar sirdi, ja? Viņiem tas ir valsts finansiālais aizmugurē. Viņi nākamās finansē. Par to kalpošanu diviem kungiem tā lieta ir ļoti vienkārši. Un daudz nesaprot. Un notiek ļoti lieli strīdi un nesaprašanās un lamāšanās, tad viens otram pārmet, un tad daudziem cilvēkiem izraisa tādus psihiskus traucējumus, ka viņi atsakās vispār izmantot kaut kādus sabiedriskus labumus vai privātus labumus, jā, tur uzskata, ka nabadzība dos kaut kādu baigo vērtību, jā. Es gribu teikt, ka nabadzība neko nedod labu. Ja mēs aizējam uz nabadzīgiem kvartāliem, mēs redzam, ka nabadzība tikai cilvēkus pazemo un izraisa ļoti daudz psihiskus traucējumus. Tad kāpēc Bībelē tika uzsvērts? Jā, mēs zinām tās līdzības par to jaunekli, kuram bija bagāts, un kad Kristus teica, ja tu gribi sekot māte pārdot visu to lietu, un tur vairākas tās pasāžas ir, kā to visu saprast. Bet tā galvenā doma tajā visā ir tāda, ka ko Kristus saprata. Es uzskatu, viņš ir fantastisks psihiatris, jā, viņš tā zināšanas,
viņam ir apbrīnojams. Vienkārši cilvēki, varbūt liela daļa kaut kā neizprot to viņa to mesiģu. Ja? Viņš teica tā, ka nav vajadzības balstīties, uzticēties, paļauties uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Viņš skaidri gaiši pateica, ka nav vajadzības tagad uztraukties, kāds būs rīt, kā mēs rīt elposim. Man bija viens bankas prezidents, kurš šitā elpoja. Mēs nevarējām saprast. Parasti, kad astmi, tad izelt apguru. Viņam tas, un tad mēs ilgi ņēmāmies, un tad mēs sapratām, viņam bija bailes, tad pārspēlēts jau bija tādā murga līmenī, kad viņam rīt pietrūks gaiss, un viņš šodien, nedomājies, elpoja priekš rītdienas. Tā kā lai pieelpotu klāt. Un tas ir tas Kristus mudina, lai cilvēkiem nav vajadzības par rītdienu rūpēties, jo jādzīvo šitajā brīdī, bet mums tā kā par rītdienu būtu tā kā rūpēties par kā mēs elposim rīt gaisu. Mums jāsaprot, ka mums viņš ir. Mums nav jādomā, ko mēs rīt ēdīsim vai kaut kā būsim, bet mums šodien ir jāpaļaujās uz to ķermeni, uz apstākļiem, ko Dievs radīs. Un ir tās skaistās līdzības, kad ko tu uztraucies, atskaties uz ziediem, pļavās liliju, kā ģērbi, viņu pat zālmans nav. Tik skaisti ģērbs vai arī uz putniem kā tādi. Te neiet runa par mantu kā tādu, te iet runa par to, lai cilvēks sajūt, ka viņš ir Dieva radīts un lai viņam tā pašapziņa paļaujās, ka viņš varēs rīt elpot. Ka viņam nav jādomā rīt par to gaisu, ka par to jau ir padomāts. Tā ir tā bija doma, ka bez paļāvības uz to spēku, kas tevi ir radījis, nav iespējams vispār dzīvot. Ja? Mēs redzēsim, ka runāsim tālāk par tiem murgiem. Un arī, es domāju, mums būs vesela reportāža, kā murgi veidojās. Un tad mēs redzēsim, ka murgu galvenā sastāvdaļa ir prognoze. Murga mehānisma pamatā ir prognoze. Un kur tā nelēma? Cilvēks izveido vienu prognozi, un viņam tā ir vienīgā prognoze, un parasti viņa var būt slikta prognoze, tā sliktā prognoze izraisa depresiju, nomāktību. Ja viņš zina, ka rīt viņu pakājas, protams, ka viņam nav garastāv, viņš neko negrib darīt vairāk. Vai viņš zina, ka viņš rīt minēs mašīnu vai vēl kaut ko, viņš čekot būs maniekāls. Bet tā problēma ir tāda, ka tā prognoze tam cilvēkam paliek tikai viena. Un viņš tagad tajā prognozē tā kā iestrēgst. Un sāk rīkoties, jau it kā tas būtu piepildījies. Un tad mans uzdevums ir viņam tam cilvēkam narogam parādīt, ka tā ir tikai prognoze. Varbūt daudz prognozes, varbūt N+1 prognozes. Ka nav vērts tagad uztraukties, kā mēs brauksim tagad ar mašīnu un uztraukties kāds 15. krustējums mums lūkst par gaisu. Nav vajadzības. Ja? Nav vajadzības par to darīt, jo piebrauksim un redzēsim. Jāļauj tam organismam norēģēt. Tā ir tā problēma, ka cilvēki vienu prognozi vienā brīdī viņam nostrādā galvā klikšķis, un tā viena prognoze viņam paliek par vienīgo realitāti. Ja mēs prognozējam laikapstākļus, kāpēc mēs nevaram prognozēt kaut kādus tādus sadzīviskus notikumus, kur tad ir tā murgs, teiksim, ja es domāju par vakariņām, ko es gatavošu vakariņās, es paņemu receptes, sāku likt kopā komponentus ar tādu pozitīvu domu, ka man būs garšīgas vakariņas, ko pabarot ģimeni. Jā. Tas taču nav murgs. Tas nav murgs. Murgs veidojās, protams, ir tie citi mehānismi. Es domāju, mēs uztaisīsim ar tevi atsevišķu dokumentālo filmu par murgiem. Ja? Bet tā doma, kas cilvēkiem ir, kāpēc prognoze vai gatavošana vakariņas nav murgs un kāpēc viena prognoze, ko mēs iedomājamies par rītdienu, ir murgs. Ja? Vēlreiz ļoti uzmanīgi skatāmies, kā veidojās murgs. Cilvēks izveido, piemēram, viņš sēž, kaut ko dara. Ja? Un tagad viņš gatavo vakariņas. Un tagad viņam iešaujās prātā doma, ka rīt varētu būt tur, tikšanās ar kaut kādu nepatīkamu cilvēku un notika kaut kāda nepatīkama lieta. Un tagad tā lieta, tas kairinājums, pat tā informācija par to tikšanos un tā nelabvēlīgā prognoze, viņam tā kā sāk griezties pa to galvu. Viņam tā kā iestrēgs, tas smadzeņu viens centrs tā kā iefiksējās. Un viņš vairs nespēja tajā brīdī vairāk domāt ne par sīpolu izošanu, salātu griešanu vai vakaru. Viņš neizbauda vakaru vairāk. Ja? Viņš jau sāk, viss organisms sāk adrenalīns izdalīt, viņš jau sāk gatavoties cīņai.
tad viņš vairāk neatpūšās, viņam šūnas neizstrādā visu, ko vajag, viņš jau šodien sāk dzīvot rītdien, viņam ir izmainīts viss garastāvoklis, rezultātā viņš arī slikti guļ, un viņš jau atnāk rīt jau uzvilks. Tad tā situācija viņa jau ir, viņa darbojās kā vienīgā realitāte. Tā vēl nebūtu tā nelaime, bet nelaime ir tā, ka viņam tā rītdienas situācija, viņa uzliek tagad tādas klapes, un viņš vairāk neko citu neredz. Varbūt, ja viņam nebūtu tās klapes, varbūt tās rītdienas situācijas risinājums viņam kaut kur būtu. Izlektu, kā saka, viņš griestu tos izot kartupeļus vai cept, un viņam atnāktu risinājums. Bet viņš nobloķē to risinājumu ar daļu smadzenēs, un viņš ir tikai skatās, kā man aizmukt, kā man izvairīties no tās rītdienas problēmas. Un tad tā otra nelaime ir tāda, ka, ja tā problēma ir ļoti liela, tad viņam ieslēdzās stop. Tas nozīmē, ka viņš tagad domā, rīt man būs slikti, tātad nozīmē, ka viss, ko es darīšu līdz rītam, tikai pasliktinās mani traģēdija. Tāpat kā rīt mani pakārs, un katra sekunde, tātad mani, ko es daru, vai katra darbība man tikai noved pie slikta iznākuma. Un tad cilvēkam ieslēdzās tāds refleks, to sauc par katatoniju, ja? Viņš ir tā kā vabolīte. Es redzēju, kad nokrīt uz muguras, viņš sastingst. Un tādos smagos gadījumos tad cilvēks sastingst. Jo viņš saprot, ka viņš izjūt sevi mazspēcīgu, viņš izjūt, ka viņš neko nevar, viņš izjūt, ka viņš neko nesaprot, viņš saprot, ka katra darbība, ko viņš dara, viņš saprot. Bet tā ir tikai prognoze, tā ir viņa tikai doma, bet tā doma viņu pilnīgi tā kā saķer. Viņu tā kā saķer tādā, viens man pacients no Anglijas, viņš teica, doktor, es gāju pa ielu, un man tā kā somā saķer, ja? Krievieti sauc kalpači, tā kā tevi tā kā saķer tādā, tā kā boksā, tā kā būri ieliek. Un tu esi pilnīgi, tev cik pasauli izzūd, tu esi tikai tajā un vienīgajā tajā domā, ja? Lūk, un tajā brīdī slasts ir aizcerties, un tu vairs nesaproti, ka tā ir tikai viena no tām domām, un tu esi pilnīgi tās domas varā. Un tā doma tad tevi pilnīgi vada, un tu esi viņas varā, un tu nevari neko izdarīt vairāk. Ja? Un tad cilvēks cieš. Viņam tā gatavība cīņai atņem visu enerģiju. Ja viņam ieslēdzās tā katatonija, viņš pilnīgi sastingst. Viņš sēž vienā punktā, tādi smagāki katatonijas gadījumi pie tādiem šizofrēniskiem procesiem ir tā, kad medmāsa vakarā ienes vakariņas, pacients stāv uz to zupas šķīti paņem, rītā viņa attaisa durvis, viņš tā arī stāv. Ja? Mēs zinām tos fenomenus, kad cilvēkiem ir vaska lokaņi, viņu tā kā plastelīna, saloki. Es domāju, ja būs kādreiz klīnikā tāds gadījums, mēs varēsim viņam varbūt arī nodemonstrēt un izstāstīt, bet tagad tie medikamenti ir attīstījušies, ka tik tālu neaizlaiž tos cilvēkus. Kaut gan par psihiskiem traucējumiem cilvēki ir ļoti, ļoti maz izglītoti. Ja. Ir tādi gadījumi, ka tur vienkārši matistāvus ceļās. Tas arī tas projekts, mēs arī cenšamies to, lai izglītot un lai cilvēki mazāk ciest. Un tas būtu par tām prognozēm. Man jau ļoti patīk, ka es jau varu stāstīt daudz ko, bet es brīžiem nesaprotu, ko tad īstam cilvēkam vajag. Un tad es esmu ļoti pateicīgs, ka tu esi, un tad var man arī prasīt. Kurā gadījumā mēs esam atkarīgi, zināmā mērā, no jūsu viedokļa. Jā. Un cilvēkiem ļoti bieži tas ir kā murgs, ka viņi iet pa ielu, viņš jau domā, ka viņš atkarīgs no tā. Un tad viņš, tas ir arī tas prognozes kaut kur Jā. Jo tur ir tā problēma, ka cilvēki, viņi domā, ka es parasti saku tā, ka es saku, izjūtiet sevi ķermeni. Viņš saka, jā, izjūtam, bet jūs taču neesat ķermenis. Viņš saka, nē, es neesmu ķermenis. Saku, smadzenes jūs jūtat? Jā, bet jūs jūtat, ka jūs neesat smadzenes. Bet jums ir domas, jūs jūtat? Jā. Es saku, jūs varat skatīties uz turieni, var skatīties uz turieni. Jā, ir, bet jūs saprotat, ka jūs neesat domas. Un tajā brīdī dzimst personība. Kad viņš saprot, ka starp domām un viņu ir gap, to angļu sauc, ir tā starpa. Tas nozīmē, ka tajā brīdī slasts paverās. Ja? Viņš var uz to situāciju paskatīties no malas. Un tas ir tas brīdis, kad tajā brīdī tas ir tā starpa, kur parādās jauna dimensija. Tā ir tā debesu valstība. Tā ir tā nirvāna.
Tā parādās jauna, tā var viņu saukt 5. vai kāda, bet viņa parādās jauna ārpus šīs realitātes dimensija, jeb apziņas dimensija. Parādās cilvēks, personība kā vērotājs. Ja? Un, ja tas izdodas arī psihoterapijās vai kaut kā savādāk, jūs skatīties, esat privileģēti, jums nav jāmaksā 50 eiro honorārs, lai jūs varētu dzirdēt visas šīs lietas. Es domāju, tā ir vērtība, un to jūs izmantojat. Tā ir palīdzējusi tūkstošiem cilvēku, un tas ir absolūti droši, ka palīdzēs arī jums. Jo pēc mūsu raidījuma skatīšanās jums noteikti jāpaliek vieglāk. Jāpaliek vieglāk, jums jābūt radošākiem, vairāk enerģijas, un tā ir tā mūsu misija. Jā, tas tā ir. Cilvēki varbūt tā kādreiz tā šaubīgi skatās, kad atnāk, bet tā ir, jā, tā dzīve ir tā pierādījusi un tā. Es, kad sāku psihoterapiju arī tādas lietas, es sapratu, ka ir svarīgas 2 lietas. Protams, cilvēkiem ļoti svarīgi zināt psihiatrijas ābets, lai viņi saprot, kas ar viņiem notiek. Un es tad arī mēģināju to darīt un tā. Bet es redzēju, ka tam nav ir efekts, bet ne tik daudz. Ja? No tabletēm ir efekts, no zināšanām ir efekts, tā viņus sauc pa psihoedukāciju, ja prasti runājot, psihiatrisku izglītību, bet efekts nav līdz galam. Ja grib kaut ko darīt, cilvēkiem ir jāiedot jauna, atvērta, funkcionēt spējīga domāšanas sistēma. Ja? Jauna, atvērta, funkcionēt spējīga domāšanas sistēma. Jā, un to nevar tā, ņemt, es tagad izdomāšu un došu, jā. Tas nav. Kā viņa veidojās? Ir strādājot ar cilvēkiem. One by one, tā viens ar vienu viņi strādāja, tad tu jūti, kādas idejas cilvēkam darbojās, kādas idejas cilvēkam nedarbojās. Ja? Un tad tu saproti, kāpēc viņas darbojās, saproti tos mehanismus, un tad redzi, ka cilvēkam ir vairāk enerģijas, viņam ir vairāk laika apkārtējiem, viņš labāk izguļās, labāk ēd, viņš ir radošāks, un rezultāti arī nopelna vairāk līdzekļus, viņš jūtās komfortablāk, viņa dzīvē parādās tā 5. dievišķā vai kāda tur, es nezinu, tā dimensija, bet viņš izjūt jau sevi kā personību. Un tā ir tā misija, viņa ir skaista misija, un pats dīvainākais ir tāds, ka tad, kad cilvēks to sajūto, es esmu kaut kas vairāk kā mans ķermenis, es esmu kaut kas vairāk kā manas domas, es esmu apziņas viens no fenomeniem, kas izpaužās, un tajā brīdī man arī kļūst vieglāk. Es to nevaru izskaidrot, ja? Bet tas ir tā, kad es arī sajūtu, kaut kas, es domāju, ka tas tā kā aktieriem, kad tu esi kaut ko skatuvē, kaut ko izdarījis, tad tu sajūti to gandarību, un tad tas ir tā, ir tā enerģija atnāk, un tu jūties 7. debesīs. Jā, tā viņš ir, jā. Par depresijām būs vesela tēma, ko mēs spriedīsim par depresijām. Tā pirmā lieta, vispār cilvēki nesaprot, kas ir depresija. Viņi domā, ka ir depresija, ir slikts garastāvoklis, kad ir depresija. Un kad man atnāk, parasti pacients saka, ziniet, man ir depresija. Es viņam saku, tā depresija viņiem neko neizsaka. Man arī ir kaut kāds svešvārds. Viņš tā izsaka, man ir depresija, tam ir depresija, ekonomika ir depresija, dzīvniekiem ir depresija, ja? Augi neaug, depresija. Ja? Ko nozīmē depresija? Tas kaut kāda nav spiediena kaut kāda, vai tonus, vai kaut kā tāda, bet mēs skatāmies to pašu vārdu. Bet tā doma ir jāsaprot, ka depresija ir tā kā temperatūra. Kaut kas ir tāds, ka tā kā temperatūra, ka tas neko neizsaka. Es tagad pateikt, man ir depresija, man ir temperatūra. Labi, man ir temperatūra. Tad depresija ir principā tāds svešvārds, kur pievieto apzīmējot kaut kādus mirkļu vājumus? Nē. Tur nav sakara nekādiem ne ar mirkļu vājumiem, ne ar ko. Es gribu pateikt, ka depresija ir vienkārši kā temperatūra. Ja mēs runājam tikai par depresiju, tad var būt daudz cēloņu tai temperatūrai. Temperatūru var izsaukt onkoloģiski procesi, var izsaukt saslimšanas, var izsaukt alerģiski procesi, var izsaukt sistēmu saslimšanas un vēl vesela N+1 saslimšanu rindu. Man ir depresija vai nav? Man ir vai nav depresija? Domāju, ka tev nav depresija. Ja? Tev nav depresija, tev nav temperatūra. Tev ir normāla temperatūra. Ja tu teiksi, ka man ir depresija, es paliku bēdīgs. Tu saki, ka man nav, es paliku priecīgs. Es domāju, ka te ir vēl viena lieta, ja mēs runājam par depresiju. Ja? Es domāju, ļoti skaisti gribētu
Gribiet, lai cilvēki saprot, kas tad ir norma psihiatrijā? Kā veidojās norma psihiatrijā? Kurš var pateikt? Jā, tas ir fantastiski. Ja, parasti, kad mēs runājam tā. Kā veidojas norma psihiatrijā? Saka, Saulīt, varbūt tu sajūki prātā. Jā, es sajūku prātā. Kurš nav sajūtas prātā? Jā, bet es tomēr kaut ko daru runāt. Tātad, kā veidojās norma psihiatrijā? Vai ir vispār normāls cilvēks? Un te ir ļoti svarīgi saprast, kā vispār psihiatris māca. Psihiatris māca saprast psihiskos traucējumus, tāpat kā suņus atrast narkotikas. Mums nav grāmatās, vispār neko nevar saprast. Ja jūs gribat apgūt psihiatriju no grāmatām, tas ir veltīgi tukšs izsies laiks. Un būs vēl sliktāk. Lasot, neko nevar apgūt. Tad arī tā ir viena no mūsu misijām parādīt arī tos stāvokļus, kā tad veidojās tā norma. Mēs zinām, ka, teiksim, metram ir etalons, litram ir Parīze etalons, visām fizikas, ķīmijas mērvienībām ir savi etaloni. Psihiatrija ir tā, ka mēs ņemam smagākos saslimšanas gadījumu. Piemēram, šizofrēnija, paranoīda savā vissmagākajā gadījumā. Tad mans skolotājs ved uz nodaļu, rāda to pacientu un stāsta, kā viņa izpaužās. Un saka, Andri, tev tas ir jānofotografē, jāiemācās, jāsauž, jāsajūt. Tā ir tā etalons, tie ir 100% saslimšanas. Ja tie simptomi būs mazāki, tad tev jārēķina, cik tad tie simptomi tad pret šo gadījumu. Un tā ar visiem psihiskiem traucējumiem. Es domāju, ka tas ir labs ciklis, ko mēs arī izdarīsim, kad mēs arī sarakstīsim visus tos etalonu gadījumus apmēram. Vismaz mēģināsim izstāstīt. Es ceru, ka būs arī pacienti, kas piekritīs. Es ceru, ka mēs pārvarēsim arī personas aizsardzības datus, lai cilvēki nevarētu atpazīt šo personu identitāti. Bet tā misija ir tāda, lai jūs pirmām kārtām problēma cilvēkiem ir kāda. Viņi vispār nesaprot, kas tie tādi psihiskie traucējumi ir. Un ka par viņiem runā, neko nevar saprast. Tā kā ķīniešiem ir labāk vienreiz ieraudzīt, nekā 100 reiz runāt. Tā kā viņi saprot, ka vispār ir tāda dimensija kā psihiski traucējumi, tad viņos kaut kas sāk kustēties galvā. Ja? Kad viņi saprot, ka, piemēram, staigāt ar pampēriem nav nekāds krutums, ja? Ka tā ir vienkārši tur defekācijas vai kaut kāda urīna izvada problēmas, ja? Ka tas nav kaut kāds krutums. Ja? Un tad jau mēs varam iet tālāk, ka mēs saprotam, ka jā, ir tie psihiskie traucējumi, tad mēs saprotam, kā viņi ietekmē mūsu dzīvi un ka viņi mūsu dzīvi traucē, un tad mēs pie tās normas izejam tā. Ja cilvēkam nav, faktiski mēs nesakam normāls cilvēks. Mēs sakam, šim cilvēkam nav mums zināmo psihisko traucējumu. Tas būtu tādā vienkāršā latviešu valodā tā skaidri gaiši pateikt. Šis cilvēks ir normāls, murgs, tā nevar runāt. Jāsaka, šim cilvēkam nav mums zināmo psihisko traucējumu. Vai arī šim cilvēkam ir psihiskie traucējumi, bet viņi neizraisa kaut kādu sabiedrībā pieņemtu, atzītu to uzvedības normu pārkāpumu. Ja? Antisociāls nav tātad, ja? Antisociāls mums ir jāskatās tādā kontekstā. Protams, ka antisocialitāte ir traucējums, ja? Bet mēs zinām, ka tā pati sabiedrība var būt antisociāla. Ja mēs pieņemsim hitlerisko Vāciju vai Staļina totalitāros režīmus, un tagad, kad cilvēkam sociālā sabiedrība liek indēt vai šaut bērnus, vai sūtīt uz kaut kādiem tur, ziemeļiem, tur, lai cilvēki nomirtu, un tas cilvēks saceļās vai to nedara, tad kurš no viņiem ir slims? Ja? Un tā bija tā problēma. Arī mēs zinām, ka Vācijā bija tā problēma, ka par to negrib runāt, bet lielākā daļa psihiatru piekrita Hitlera idejām. Jā, bija sasaukts speciāli 38. gadā 4 vai 6 tūkstoši labāko Vācijas psihiatru savācās, un viņi teica, jā, vajag uzlabot nāciju. Un sākās, kad slimos cilvēkus gan indēja, gan kastrē, Zviedri arī to pašu darīja. Jā. 30. gados viņiem bija tā programma, tā ir atkal vesela tēma, par ko mēs varēsim runāt. Jā. Bet tas ir jāsaprot, ka mēs nevaram to sabiedrību tiesāt, mums viņai jāpieņem, kāda viņi ir. Es domāju, tā būs arī interesanta tēma par paranoju un vispār. Jā. Es vienkārši esmu pateicīgs, gandarīgs, ka var izpausties un var dalīties ar zināšanām, kas tiešām atvieglo cilvēku dzīvi, bet
tā lielākā tas dziļums šīm zināšanām ir tāda, ka šīs zināšanas mums dāvina cilvēki, kas cieš no viņām. Es katru cilvēks, kas cieš no psihiskiem traucējumiem, viņš varētu būt tā kā Jēzus Kristus krustā piecists kā upuris, kas mums dod to, viņš rāda, tā ir ceļa zīme, ka lūk, tā nedariet. Ja? Es domāju, ka mēs runāsim par tām atkarībām, par tiem drausmīgajiem cilvēku likteņiem. Mēs arī to parādot, to traģēdiju, kas ir notikusi tajā brīdī, mēs arī tad iedosim tā cilvēka dzīvē, pavērsim tā cilvēka dzīvē, viņa nelaimē, viņa tam eksistences fenomenam, to jēgu piepildījumu, ja? Ka viņš mums būs kā tāds ceļvedis. Izklausās jau drausmīgi, bet tāda ir realitāte. Ja? Un es arī iemācīšu tālāk, kad mēs skatīsimies, kā būt ārpus labā un ļaunā slazda. Bet tas būs atkal viena interesanta tēma, par kuru mēs runāsim, un tas noteikti jums uzlabos jūsu ikdienas dzīvi un saskari ar pilnīgi visiem, ar ko jūs saskaries, sākot ar tuvākajiem ģimenes locekļiem, darba kolēģiem, dabu un vispārējo. Labi, paldies! Es jūtos kā laboratorijas trusītis, bet tā ir mana dāvana. Tieši tā, jā, tieši tā. Labi, paldies! Paldies!